Mani sauc Inga, jeb Hilariona, un laiks oktobra prognozei. Oktobra kopējā noskaņa. Kārtis, nāve un pakārtais. Oktobrs var nākt ar pārmaiņām, bet ar tādām, kas nāks lēnām. Iespējams, ka kaut kādas situācijas vēl nemainīsies, bet tās pagriezīsies izmaiņu virzienā. Šis ir ļoti labs laiks, kad pārskatīt situācijas, ko es varu izdarīt savādāk, ja man kaut ko negribas pārtraukt, bet reizē es saprotu, ka izmaiņas ir vajadzīgas. Ļoti labs laiks vērtīgām transformācijām, ļoti labs laiks darbam ar sevi, garīgai izaugsmei, garīgam skatījumam. Vispār paskatīties uz situāciju, uz lietām, uz sevi vai citiem cilvēkiem no pilnīgi cita skatu punkta. Kas ir tas, kam pievērsties oktobrī, ko īpaši aktivizēt? 3 kausi un imperators. Viena no jomām, protams, ir vairāk baudīt dzīvi, ieraudzīt, ka es esmu pelnījusi uzslavu, es esmu pelnījusi atzīmēt to, kas man ir labi sanācis, un galu galā es varu arī atļauties ballītes un neliekt sev prieku, neliekt sev iziešanu sabiedrībā, nevis man tikai jāstrādā, man tikai pienākumi. Nē, oktobrs saka, šis ir arī laiks ballītēm, tāpēc, ka gana daudz jau ir ieguldīts, lai tagad bišķiņu situāciju paskatītos vieglāk. Kas ir tas, ko oktobrī nevajadzētu darīt vai mazināt? Te ir 8 pentakli un zižļu pāršs, kas kā reiz saka, ka darba tempu, darba slodzi un darba uzdevumus mēs varam mazināt. Tāpēc, ka ir jau kaut kādas lietas, kas ir iegājušas rutīniski, kas notiekās pašas no sevis, kaut kas varbūt ir automatizēts, ir izveidojusies kaut kāda ikdienas darba rutīna, tāpēc domāt, kā vēl izveidot labāk vai pareizāk, vai kur man vēl uzlabot savas prasmes. Nē, oktobrs nav par to. Oktobrs ir par to, ka ieraudzīt, kas jau man ir izdevies, kur jau man ir stabila situācija, un palaist situāciju brīvāk un vairāk pabaudīt dzīvi. Un tāds padoms kopumā, lai izdodas lielisks oktobrs, ir zobenu karalis un 4 pentakli, kas atkal saka, ieraudzīt, kas jau ir man dzīvē stabili, kas man izdodās. Ļoti labs laiks ir investīcijām vai vērtīgiem pirkumiem, bet tiešām vērtīgiem, kas ir apdomāti un kas ir praktiski vajadzīgi, nevis kaut kādi emocionālie tēriņi. Tā kā kopumā oktobrs aicina paskatīties uz daudzām situācijām no pilnīgi cita rakursa, atļaut sev arī uzelpot, nosvinēt savus uzvaras un mazāk iespringt uz perfekcionismu, uz detaļām un uz to, ka jāstrādā vairāk, labāk un perfektāk. Lai izdodas lielisks oktobrs!